Mani sauc Evija Elksne. Es esmu Aizkraukles novada sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja. Šie klienti ir daļa tādi, kas ir tā kā mūsu novada cilvēki, jā, bet ir tādi, kas arī ir no citurienes. Tad viņi nokļūst šeit, tiek sastādīts arī rehabilitācijas plāns, jā, un pēc tam saistībā ar šo plānu tiek nodrošināti viņiem pakalpojumi. Mums tiek sniegts kanisterapijas pakalpojums, tad ir mākslas terapija, jā, un ir keramikas terapija, kas ir piesaistīti speciālisti, ja, kas tieši brauc uz vietas. Zīmējam, līmējam, veidojam, dancojam, reizēm dziedam. Mums ir viens klients, kas spēlē akordeonu. Tā viņš ir ļoti noslēgts un tā, bet tik līdz viņu uzaicina uz spēlēt, ja viņš spēlē, mēs dziedam citreiz līdzi. Mēs ejam arī mums ir biblioteka netālu, ir trenažieru zāle, ja, arī, kuru mēs izmantojam, uz kurieni mēs drīkstam iet un mēs ejam, ja. Mums šeit nav apkopēja, mums nav sētnieka, mums nav nekāda tehniskā personāla. Ir lietas, kuras palīdz dežuranti, jo dežuranti mums ir vīrieši. Bet pārējās lietas, ja pieņemsim tās koptelpas, kas ir koridors, virtuve, ja, ir sastādījis dežūru plāns, un viņi paši viņus mazgā, paši kopj, un tavā mājā, ir jābūt tai kārtībai. Un tu neesi arī īsti viens pats tai mājā, ja, ir kaut kā jāspēj sadzīvot. Ir arī iespēja draudzēties ar citiem, skatīties, kā ar citiem, satikties ar citiem. Ja mums novadā ir 8 struktūra vienības, tad mēs savā starpā arī sadarbojamies un izmantojam viens otru kā resursu. Jo nav tikai tā, ka viņi šeit, pieņemsim, mēs te zīmējam, līmējam, ravējam, mācām viņus, pieņemsim, skaitīt naudu, spēlējam veikalu, ja mums dažādas tās fiziskās aktivitātes. Ir cilvēki, kuri ir ilgstošas sociālās aprūpes iestādē nodzīvojuši daudzus gadus, pat jāsaka savu dzīvi no vienas institūcijas uz otru, jā. Un viņam liels piedzīvojums, ka viņš var iet veikalā, jā, viņam māca, ka ir jāpaņem grozs, kad viņš var iet likt to savu preci, jā. Ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs tiek nodrošināts pilnīgi viss, un viņiem ļoti mazas iespējas pašnoteikties. Ir zināma kārtība, zināma dienas kārtība, ja pie kā viņi ir pieraduši dzīvo. Tas arī ir mūsu mērķis, kā lai saka, gan nostiprināt viņiem esošās prasmes, kādas ir, lai viņas nepazūd, un pastiprināti, kā lai saka, atjaunot kaut kādas jaunas prasmes, lai viņi kaut kādā brīdī, ja, ka viņi spētu uzsākt pastāvīgu dzīvi. Šodien, piemēram, viens no tiem cilvēkiem strādā jau 2. vai 3. mēnesis algotu darbu sadarbībā ar NVA, ja viņu tā kā piesaistīja kokapstrādes uzņēmumā. Un ļoti apzinīgi strādā. Viņš iet uz darbu, viņa arī šeit šodien uz vietas nav. Es jūtos šeit labi, dzīvoju jau šitien 6 mēneši. Esmu atnācis kopā ar sievu Ļonu no Pijala Zemgala Ieceva. Iecevā nodzīvoju 3 gadi 9 mēneši. Iecevā iepazinos ar Ļonu, un tad tā kā izspriedām, tā kā nākt uz šejieni, mācīties pastāvīgi dzīvot. Un, kad atnācis šitien, te tā kā bišķi vieglāk, te it kā arī var mierīgi dzīvot, savu dzīvi, mācīties gatavoties tā kā jau uz pastāvīgu dzīvi, uz sociālo dzīvokli. Un atšķirība ir tikai tāda, ka, pansionātā bija bišķi stingrāk, bet, te tā kā ir bišķi atkal brīvāk. Tikai pierasties, kur tu dodies, un uz kurienu, un kad atbrauc atpakaļ, atzīmēs, ka tu esi atpakaļ. Tā kā nav te nekas aizliegts, ja tu kaut kur gribi iet, tad pasaki, vai audzinātāji vai vadītāji audzinātāji nav uz vietu, un tad tu vari doties. Tā kā varam te pastāvīgi mācīties, piedalīties visādās aktivitātēs, nodarbībās, izbraucienos, sportā. Tā kā, mēs esam laimīgi, ka mēs šeit esam tikuši, jo mēs te mācāmies pastāvīgi dzīvot, un varbūt kādreiz cerība mums ar sievi tikt uz sociālo dzīvokli, ja mēs visu iemācīsimies. Man tas šeit ļoti patīk vispār, visādas aktivitātes, mākslas darbus taisam. Man patīk šeit dzīvot, es šodien ravēju. Man patīk mūziku klausīties, patīk
staigāt man patīk, rāvēt man patīk, zīmēt man patīk. Ja klients vēlās piedalīties grupu mājas, vai tie ir pasākumi tikai, vai arī nodarbības, jā, tad viņam ir jāgriežās sociālajā dienestā, Neretas klientu pieņemšanas punktā, jā, un tad viņam tiek šis pakalpojums atkal izvērtēts, un atkal viņš tiek pieņemts vai nepieņemts lēmums par to, ka viņš var nākt un piedalīties.